Vai ir iespējams, ka nekad savos 38 gados netikšu pie attiecībām un ģimenes? Cik skumjš jautājums. Pirmām kārtām, diemžēl es neesmu pareģis un zīlnieks. Kā būs nākotnē, apgalvot nevaru, apsolīt arī neko nevaru. Bet vai ir iespējams? Jā, ir iespējams, ka tu netiksi pie attiecībām. Tad, ja tu neko šajā lietā nedarīsi, ja tu izlemsi nerīkoties, ja tu izlemsi ne ar vienu neiepazīties, nebūt kaut kādos iepazīšanās rīkos, vai tie ir vai tās ir aplikācijas, vai tās ir kaut kādas lapas, kurās šīs te lietas notiek. Ja tu to nedarīsi, tad ir ļoti liela iespēja, ka tā tas viss arī paliks. Jo, ja mēs esam pārskatījušies kaut kādus romantiskus stāstus filmās par to, kā jūs nejauši saskrienoties ar ratiņiem lielveikalā un jūsu starpā dzimst liela un patiesa mīlestība. Maz ticams, ka dzīvē šādi notiek, vai ne? Diemžēl tā pasaule, īstenībā varbūt par laimi, tā pasaule ir tik izmainījusies un iepazīšanās process ir pārcelts uz netaustāmāku vidi, ja, uz tiem virtuālajiem rīkiem, bet labums ir tāds, ka tur pilnīgi noteikti ir cilvēki, kuri ir izlēmuši, ka viņi tās attiecības grib. Cik viņi ir veselīgi, vai cik viņi ir forši, vai cik viņi ir veiksmīgi savā dzīvē. Tur ir visādi cilvēki, visādas pieredzes, visādi sociālie slāņi, vecumi. Tur ir pilnīgi viss kaut kas. Bet man šķiet, ka daudz lielāka iespējamība savu cilvēku satikt ir tieši tur, nevis vienkārši neko savā dzīvē nemainot, nepamēģinot kaut ko darīt un paliekot tādos sapņos un ilgošanās procesā. Tā kā man šķiet, ka tas stūrakmens tam, lai cilvēks izveidotu attiecības, lai viņam būtu ģimene, ir nevis gadi, vecums vai kaut kādi tur izskata parametri. Nē, pamatā tam visam ir tas, ka tu gribi attiecības, ja? Ka tu gribi attiecības un ja tu viņas gribi, ja tu vēlies, ja tas ir tev svarīgs jautājums, tad tu arī dari kaut ko lietas labā, jo arī es savu laiku darīju, jo man ļoti, ļoti, ļoti gribējās attiecības. Kāds var teikt, ka tas var būt, tur izmisums vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Bet attiecības ir tik svarīga lieta mūsu dzīvē. Tas ir galvenais faktors, kas dod tev laimes un piepildījumu sajūtu. Labas attiecības, ne jebkuras attiecības, protams, labas attiecības, sadarīgas, saskanīgas attiecības. Tāpēc viņas ir jāgrib. Un ja tu sev domās šo laimi, esi liedzis, ja tu esi izlēmis, ka kā būs, tā būs, vai diez vai man sanāks, tā būs. Ja? Katrs mēs esam pats savas laimes kalējs un ir jārīkojās. Bet tas pirmais solis, lai rīkotos, tā ir gribēšana. Tas, ka tu gribi attiecības, tu ļoti gribi būt laimīgās, sadarīgās, saskanīgās attiecībās, un tad tu sāc rīkoties un darīt kaut ko, lai viņas tev būtu. Kāds tas ceļš katram mums būs veiksmīgāks, mazāk veiksmīgs, īsāks, garāks? To mēs nezinām, mēs nevaram to prognozēt, bet, mīļie, vismaz guļam tajā sava sapņa virzienā. Kaut ko lietas labā izdaram, druscītiņās. Pat ir ļoti, ļoti bailīgi, un pat ir neusticēšanās, ka varētu sanākt, kaut ko, kādu mazu kriksīti. Un tad ir daudz lielāka iespējamība, ka tiešām sanāks un izdosies.
redzēju, ka bija jautājums. Tā. Esmu dzirdējusi otrādi, dara visu ko, un kad atlaiž, tad lietas notiek. Es saprotu, ko tu man jautā. Mēdz būt tāda, tā kā ieciklēšanās uz kaut ko, kad par visām varītēm vajag un da jebko. Man vienreiz viens cilvēks teica tā, kad mums ir tādi tā kā, tādas tā kā austiņas, vai tādi raidītāji, ja, tad, ko mēs šai pasaulē translējam, to mēs arī pretī iegūstam. Nevajag tā kā pārdegt vai pārcepties tajā attiecību meklēšanas procesā. Viņš ir gan tā kā jāizbauda, jāpaspēlējās, vienkārši varbūt ir jādara kādreiz kaut kā citādāk, nekā tu esi ieradis darīt. Es varu pastāstīt, kā man veicās savu laiku, kad es biju iepazīšanās portālos. Tajā dienā, kad es pirmo reizi aizrakstīju savam tagadējam vīram, es biju ļoti saniknota uz visu šo procesu, uz to iepazīšanos. Man viss bija apriebies, man bija apnicis, un es biju izlēmusi, ka viss šitam ir jāliek punkts, nevis tā kā, kad es atslāpstu un palaižu situāciju, bet nē, es biju konkrēti dusmīga, es biju vīlusies, un es izlēmu, ka uz atvadām es pirmām kārtām atradīšu kaut kādu tādu profilu, tādu vīrieti, kuram es nekad iepriekš nebūtu uzdrošinājusies uzrakstīt, un tad es viņam pateikšu kaut ko riebīgu. Ja, pateikšu kaut kādu riebeklību, jo es vienmēr tajos tīklos biju tāda pieklājīga, iecietīga, pacietība, kā jau tam mūsu sociotipam Balzakam tas ir raksturīgi. Un es izdarīju riebeklību, es aizrakstīju nejaucību, bet manā gadījumā tas brīnišķīgi nostrādāja. Tas bija manā gadījumā tas iztrūkstošais elements, kas iedeva to vislabāko manā gadījumā rezultātu. Tāpēc es teiktu, ka vajag nevis atslāpt, bet vienkārši pamēģināt rīkoties kaut kā citādāk. Ja, ja tu visu laiku esi darījis kaut ko vienā veidā, vienā stilā ar vienu pieeju, tad vienkārši pamainīt to pieeju, paskatīties uz citādākiem cilvēkiem. Jo, piemēram, tas, ko es redzu, arī konsultācijās, kad atnāk pie manis cilvēki, tie, kas grib tās attiecības veidot, es parasti prasu, es saku, iedod man šurp savu Tinder, es paskatīšos, kas tev tur patīk. Kāda vīrieši tev patīk vai kādas tev sievietes patīk. Un lielākoties cilvēkiem patīk kaut kāds tāds viens tipāšs. Kad no malas paņem paskatīties uz tiem cilvēkiem, ko tu esi tur salaikojis, tad viņi visi ir ārkārtīgi līdzīgi. Ar savām niansītēm, acu krāsas dažādas un tā varbūt, un vecumi un svars, bet tipāšs ir viens un tas pats. Un tad tas izdarīt citādāk ir kaut vai tas paskatīties uz citiem cilvēkiem, tos, kurus tu iepriekš neizvēlējies, tad šoreiz varbūt tu ieliec viņam to sirsniņu vai pievērs uzmanību. Tādā veidā, tā es to redzu, ka vajadzētu drusku citādāk padarīt, izrīkoties citādāk. Tā, labi, tagad nākamais jautājums. Arī labs jautājums. Kādus maģiskos trikus vai jautājumus iesaki, lai atpazītu savu sadarīgo tipu? Maģijas nav, ir zināšanas. Es katram no jums, kas grib atrast savu cilvēku, iesaku kaut nedaudz pamācīties socioniku, saprast, kāds tad ir tas mans sadarīgā tipa cilvēks, kā viņi visbiežāk mēdz izskatīties, kā viņi mēdz komunicēt, kāds ir viņu enerģētikas līmenis. Tādas lietas apgūt, tā kā saprast, uzzināt, jo, pieņemsim, daudziem vai daudzām ir atklājums, ka
man nevajag skatīties uz tiem gudrajiem vīriešiem. Jā, piemēram, sieviete pati ir tāda, intelektuāla, gudra, saprātīga un viss pārējais. Un tad viņi domā, man tam vīrietim arī ir jābūt tādam ļoti gudram, filozofiskam, lai mēs tā gudri varam sarunāties savā starpā un lai mums ir tēmas kopīgas un tā. Un no tā sava uzmanības fokusa, no tā sava uzmanības loka izslēdz tādus, varētu teikt, piezemētākus cilvēkus vai tādus realistiskākus cilvēkus vai praktiskākus cilvēkus, patiesībā tos, kas viņai ļoti labi derētu. Tā kā, tādā veidā, ja, ir jāpamācās, sociālnieki ir jāpamācās, jums viņa nav jāapgūst tur līdz tam, ka jūs visus tipus spējat atpazīt un tā, tev ir jāiemācās atpazīt tavējais. Tā kā, tur tā maģija slēpjās. Maģija slēpjās zināšanās. Zināt, praktizēt, un tāpēc, piemēram, mums arī tiem cilvēkiem, kas ir bijuši pie manis uz konsultāciju, viņiem ir pieejams tāds slēgtais čatiņš. Mums ir Telegram čats, kurā mums ir fantastiska iespēja iepazīt dažāda tipa cilvēkus, tāpēc, ka mēs tur savā starpā komunicējam, cilvēki tur uzdod jautājumus, dalās, tie, kas ir tādi varbūt drosmīgāki un tādi komunikablāki, tie labprāt ierunā ziņas, un tādā veidā mēs ieraugam, kā tad tas tips, kāds viņš ir dzīvē, nevis tas, kā mēs viņu iztēlojamies, izlasot kaut kādu tur sociotipa aprakstu, bet ka mēs pārliecinamies, jā, mēs, tā viņš runā, redziet, cik garas ziņas, jā, jo ir cilvēks, kas ierunā ziņu tur 15-20 sekundes, varbūt tām uzdot kaut kādu jautājumu vai ko, bet ir tādi, kas runā 15 minūtes, 20 minūtes, 30 minūtes, un tev joprojām to ir interesanti klausīties. Tā kā, tādā veidā mums ir, tā kā, viens vārds, jāmācās. Jāmācās, jāpraktizē, nekas gudrāks nav izdomāts. Tā, labi, nākamais jautājums, tā, kuru lai es paņemu. Kāds tips ir uzticīgāks un mazāk uzticīgs, un kuri? Mīļie, šis nav tipa jautājums. Būt uzticīgam, tas nav par tipu. Tas ir par attiecībām. Ja tev attiecībās ir slikti, tad ir cilvēki, kuri izvēlās savas kaut kādas sāpes dziedēt cita cilvēka apskāvienos. Tas vienmēr ir par to. Tas vienmēr ir par to, kā tu jūties ar to savu cilvēku kopā, vai tev tur ir labi vai nav labi. Un ja nav labi, tad ir cilvēki, kas spēr soli, sānsoli un izvēlās tā risināt attiecības. Ja? Nevis izšķirties un meklēt cilvēku, kas tev tiešām der, bet saglabāt esošās attiecības un aizlāpīt kaut kādus caurumus ar kādu citu, kur tev ir varbūt labāk un komfortablāk. Tā kā tas ir par to, nav tāda tipa, kurš ir tāds absolūtais, nezinu, tur krāpējs vai, tā kā, tev ar šito ir darīšana, tad jau, būs pilns komplekts. Nē, tas nav par to. Šis ir par jūsu savstarpējām attiecībām. Tad, ja attiecībās ir slikti, tas ir tas risks sānsoļiem un neusticībām. Tā, jautājums, vai sociālnika ir saistība ar astroloģisko sadarību, respektīvi, vai varbūt tā, ka cilvēkiem ir sadarīga sociotipa, bet ir astroloģiska nesadarība? Es neesmu pētījusi šo dziļi. Ir cilvēki, kas tam pievērš uzmanību, var viņiem droši vien uzjautāt, tie, kas varbūt ir šajā tēmā iekšā, un tie, kas ir arī sociāliski sadarīgajās attiecībās, viņi droši vien, ka varētu vairāk pastāstīt, bet manā personiskajā skatījumā, es domāju, ka daudz lielāka nozīme ir papildus vēl, pieņemsim, bez astroloģijas, visādiem psiholoģiskajiem aspektiem saistībā ar to cilvēku.
vecums, audzināšana, cik cilvēks ir veiksmīgs vai neveiksmīgs dzīvē, traumēts vai netraumēts, salauzts vai veselīgs, alkoholiķis vai nedzērājs. Ja? Šim visam ir daudz lielāka nozīme, tāpēc arī ļoti svarīga lieta. Nepietiek tikai ar to, ka tu atrodi sadarīga sociotipa cilvēku. Jums ir jāsakrīt tam, cik... Mēs varam nākt no dažādiem sociāliem slāņiem, piemēram. Ja? Meitene var būt... Negribu nevienu aizvainot ārprāt, sarunāšu visu kaut ko. Nezinu, meitene Maksimas kasiere, varbūt tām viņa sapņo par to sapņu princi kaut kādu tur baigi kruto uzņēmēju, bet, būsim reāli, diez vai viņiem būs tie saskarsmes punkti pat pie sadarības, ja. Var, protams, visādi brīnumi notikt, bet visdrīzāk nē. Jā, tā kā mums ir jāatrod tas sava līmeņa, savas pieredzes, sava vecuma, savu ambīciju cilvēks, jo, pieņemsim, viens no partneriem var būt ļoti tāds, cilvēks vērsts uz to, ka viņš grib izaugsmi dzīvē, vispār neatkarīgi no tipa, ja? Cilvēks var gribēt augt, labāk pelnīt, krāšņāk dzīvot, bet otram to visu nevajag. Ja? Var būt tāds cilvēks, kurš ir absolūti mierā ar to, kāda ir viņa dzīve šodien, ka viss lietas man viss apmierina, neko mainīt negribu, super, man ir brīnišķīgi un izdevusies dzīve. Tā kā tam ir milzīga nozīme. Ja? Mēs nevaram ar jebkuru, kas ir sadarīgais, tās savstarpējās attiecības izveidot, un šo sadaļu, es teiktu, viņu nevar izskaitļot. Viņai ir jāpiemēra aizejot ar cilvēku satikties dzīvē, jo tam visam klāt vēl nāks viņa ķermeņa aromāts vai, arī, protams, izskats. Var tā būt, ka mums tas otra cilvēka izskats absolūti nav pieņemams. Ja? Var tā būt. Tev nestāv uz to puisi vai uz to meiteni. Ko tu tur padarīsi? Un tu viņam var stāstīt, cik viņš tur sadarīgs un viss kaut kas, bet šīs attiecības var pastāvēt tikai, kā tāda draudzība vai kā tāds dombiedrs, ja, piemēram. Ja? Šajā plānā viņas būs superīgas, bet tu to cilvēku kā partneri, kā savu otro pusīti nesaskati. Tā kā visam, kam ir nozīme. Ja? Diemžēl tā attiecība padarīšana, viņa ir sarežģīta. Ja? Tur ir baigi daudz viskaut kādi aspekti. Un tāpēc, ņemot vērā to, cik daudz viskaut kas ir jāņem vērā, gribot attiecības, tad nedrīkst kavēties ar viņu sākšanu meklēt. Ja? Tad mums būs viskaut kas jāpamēģina. Paldies, tikko sadzirdēju atbildu uz sev svarīgu vienu no jautājumiem. Lūdzu, tieši tāpēc es šeit esmu. Labi, tā, ņemam nākamo jautājumu. Nākamais jautājums. Tad, kad ir domstarpības ar manu mīļoto vīrieti, tad parasti tās ne pie kāda risinājuma nenoved, jo viņš sāk uzvilkties un, lai neizceltos tracis, es pārtraucu ar viņu runāt un kaut ko tālāk risināt. Jautājums, kā pareizāk runāt ar viņu, lai viņš neaizsvilstās un var mierīgi risināt jautājumu. Šeit man drusku pietrūkst pirmkārtām informācijas, kas ir šie te divi cilvēki par sociotipiem, tad man būtu vieglāk varbūt izskaidrot, kāpēc tur kurš par ko aizsvilstās un kāpēc kāds nerunā, bet izstāstīšu piemēru, piemēram, manā konkrētajā dzīvē, manās savstarpējās attiecībās, kur es, sociotips Balzaks, varētu teikt, ļoti maz emocionāls cilvēks, pragmatisks un lieki nerunājošs, un otra puse, sociotips Draizers, kas ir atkal tāds emocionālāks cilvēks un mēdz tik tiešām arī aizsvilties kaut kādos jautājumos, ir ļoti svarīgi vispār saprast jebkuru attiecību mehānismu.
vienalga, kādas jūs attiecības izvēlaties veidot, vissadarīgākās, mazāk sadarīgas, nākamās sadarīgās vai pa pusē sadarīgas, ir svarīgi iegūt šo attiecību instrukciju. Tā tad ir jāsaprot tipa komunikācijas veids, stils, tātad kā cilvēks komunicē. Ir svarīgi saprast, pieņemsim tādu niansi, kā cik ātri cilvēks uztver kaut kādu informāciju, jo, pieņemsim, mans sociotipes Balzaks ir tāds, kur, man pietiek tā kā garām ejot izmest kaut kādu frāzi, es galveno lietu esmu uztvērusi, man sīki un detalizēti nevajag skaidrot. Ļoti līdzīgi ir arī manam vissadarīgākajam tipam Napoleonam, kurš arī spēja uzķert domu no pusvārda, un tas ir šī te sadarīgā pāra komunikācijas stils, tas ir ok, ātri visu var samanedžēt, izdarīt un viss kārtībā. Bet, ja tu neesi attiecībās ar to tavu ideāli sadarīgo, tad tur jau būs citi mehānismi, kā cilvēki komunicē, cik viņam pamatīgi vajag kaut kādu lietu izskaidrot, cik viņš grib detalizēti kaut ko zināt vai kā viņš uz kaut ko reaģē. Pieņemsim, mans vīrs ļoti forši ir paskaidrojis, ka, teiksim, tās viņa emocijas vai tā uzvilkšanās ļoti līdzīgi kā šajā gadījumā, kas ir jautājumā uzdots. Viņš saka, ka viņš uzvelkās tad, ja es sāku runāt pretī. Tātad tas viņa ieteikums ir nerunā man pretī. Tad neprovocē uz kaut kādu strīdu, neprovocē uz emocijām, neuzprasies uz nepatikšanām. Un es šo arī iespēju robežās, protams, cenšos ņemt vērā. Bet ir, protams, cilvēki, kur uzskata, nē, man par katru cenu ir jāizstāv savs viedoklis, tās jāpastāv par savām tiesībām, un tā taču nedrīkst, jā, mums taču katram ir jāizsakās. Šeit atbild uz šo jautājumu, es nevaru ļoti precīzi pateikt, ka es nezinu, par kādiem tipiem ir runa un kur rodās tie, kas ir tie triggeri vai kas ir tās situācijas, kuros notiek tā uzvilkšanās. Bet tātad, zinot tipus, var saprast, cik, ļoti svarīga lieta, cik ir vērts iespringt uz šīm attiecībām, lai viņas paceltu un padarītu labākas. Tātad, ja tu saproti, ka tev ir principā ļoti foršas attiecības, bet tur ir kaut kāds tāds kriksītis, kas sagādā raizes, ja, ar ko ir grūtāk un kas nav tāda forša lieta. Tad, ja tu zini, ka to var piekoriģēt un labot, super. Ja? Sociālnieki šeit iedos konkrētus risinājumus, skaidrojumus, un starp citu, pieņemsim, ja šeit ir stāsts par tipiem, pieņemsim, sieviete ir Balzaks un vīrietis ir Dreizers, tad šo es stāstu arī tajā kursā, kas man mājaslapā ir pieejams, kā viņš tagad saucās, kā iekrot Napoleonu un Dreizera sirdi. Ja? Tur ir 4 nodarbības, kurās ir par tieši šo attiecību niansēm un varbūt tādām grūtībiņām, ar kurām ir jārēķinās. Tā kā iespējams, ka tur tās atbildes var rast, bet jā, es varētu precīzāk atbildēt, ja es zinātu, kas tur tie par tipiem ir, kuri šādi kašķējās. Tā, labi. Nākamais jautājums. Vai sadarīgas ilgstošas attiecības var sanākt tikai ar duālo, bet aktivizatoru nē? Tad iespējamo cilvēku skaits uzreiz palielinātos. Tātad, no pieredzes. Viss ir atkarīgs no tā, ko jūs no attiecībām sagaidat. Cik tieši labi un komfortabli un brīvi un mierīgi jūs šajās attiecībās gribat justies. Jo visrelaksētākās attiecības ar vismazākajām iespējām sastrīdēties, aizvainoties un pārprast vienam otru, tās ir tās duālās attiecības. Viss, kas nāk pēc tam nākamais, aktivācija, pusduālās, mirāžas, vispārējā attiecība veidi, viņi ar kaut ko ir mazāk komfortabli. Ja? Tad katrs nākamās attiecības ar kaut ko ir mazāk komfortablas.
ja mēs šīm konkrētajām attiecībām pieejam apzināti, ja tā ir apzināta izvēle, ka es gribu būt kopā tieši ar šo cilvēku, tāpēc, kad, mīlu, ļoti mīlu, tad atkal jau ir ļoti svarīgi zināt, ar ko tev ir darīšana un kā ar viņu apieties. Ja? Tā kā leduskapim vai tā kā veļas mašīnai mums ir jāizlasa tā lietošanas instrukcija, lai mēs zinām visu par apkopēm, par komfortablākajiem režīmiem un tiem rezultātiem, kurus mēs varam no šī cilvēka iegūt. Tā kā, zināt, ar ko tev ir darīšana. Jā, tātad es pieredzē redzu, ka veido attiecības Balzaki ar Dreizeriem, redzu, ka veido attiecības Napoleoni ar Džekiem, ar aktivatoriem. Tajās attiecībās ir tas triggers ar to racionālo un iracionālo, bet šit būs atsevišķi vēl jautājums par to. Ja šo niansi zin, tad viss ir labi. Tad ar to var dzīvot. Lūk. Bet ir tipi, kas veido noturīgas, foršas savienības arī tad, kad ir divi vienāda tipa cilvēki kopā, bet tas nestrādās visiem tipiem. Pusduālās attiecības es redzu, ka neaiziet līdz galam, ir problēmas, tur ir grūti. Respektīvi, ja apakšā kaut kā sākotnēji visam būtu tāda baigā mīlestība, ja, ka tur ir tāda tev ir vilkme pieķeršanās pret to otru cilvēku, bet ir kaut kādas komunikācijas nianses, pie kurām pastrādāt, tad to var, bet lielākoties jau nav tās bāzes labās, tās svarīgās, tās vajadzīgās, un tāpēc paliek tikai tāds sausais atlikums. Tā. Bet principā jūs varat veidot attiecības kaut vai ar savu konfliktieri. Nezinu, mamma skatās vai nē, bet mani mīļie vecāki, mamma ar tēti dzīvo konflikta attiecībās akman dieniņ gandrīz 50 gadus. Var izdzīvot, jebkurās attiecībās var izdzīvot. Tā ir visa jūsu izvēle. Cik daudz jūs no dzīves gribat, no attiecībām, cik jūs esat ambiciozi un prasīgi šajos jautājumos. Tā, ļoti arī skaists jautājums man patika. Kas beigās ar to mīlestību? Vai tā nav pāri visam? Saka, ka ja mīl, tad pat ratiņkrēslā aprūpēs līdz dzīves beigām, ja pašam vairs nekā papildinoša no attiecībām nav. Vai var ar sociālnikas palīdzību atšķirt tādu mīlestību? Ļoti negribas tikai savstarpēji izdevīgas attiecības pēc algoritma. Varbūt kaut kādā mērā šī te sociāliskā sadarība izklausās pēc izdevīguma un pēc tāda algoritma. Kas varbūt sākotnēji sperot pirmos soļus, tā arī ir, bet padomājiet tagad paši, pat tad, ja attiecības sākas ar kaisli, dzirksti, lielu iemīlēšanos, labi, sauksim par mīlestību. Kur tad viņa pazūd? Ja? Kāpēc? Kas notiek ar cilvēkiem, ar savstarpējām attiecībām, kad mēs sakam, mīlestība beidzās? Tu vienu rītu pamodies un viņa vienkārši beidzās. Visticamāk, viņa tiek nobeigta tad, kad mēs viens ar otru iedarbojamies ikdienā, savās ikdienas rutīnas darbībās. No rīta pieceļoties, gatavojot brokastis, negatavojot brokastis. Jebkurš no mums, esot savstarpējās attiecībās, grib atbrīvoties un būt par sevi pašu. Atslābt, tāpēc, ka es esmu mājās, tāpēc, ka es esmu vidē, kurā es uzticos un man uzticās. Ja? Šeit ir droši, tāpēc es atslāpstu un esmu par sevi pašu.
ja mēs šo vidi vai šīs attiecības esam izveidojuši ar cilvēku, kas nav saderīgais. Ar laiku, tad, kad tu esi tajās attiecībās pārstājis sevi kontrolēt un sācis, visi savējie rīkošos tā kā man ir komfortabli. Nesaderīgās attiecībās ar laiku sāk kaitināt, nepatikt vai nederēt tava dabiskā rīcība, tavas domas, tavs enerģijas līmenis, un tev tieši tāpat attiecībā uz to otru cilvēku, kad tev besī vai nepatīk vai neapmierina. Tas nepatikas līmenis var būt ļoti atšķirīgs. Ja? Kādam druscītiņ kaitina, kādam tā, ka tu nevari vairs izturēt pēc kaut kāda laika, kā tas otrs pat elpo. Tur, tajā ikdienā, tajā rutīnā, nesaderīgā rutīnā nomirst jebkura mīlestība. Nevis tāpēc, ka mēs viņu negribētu, vai tāpēc, ka mēs viņu necenstos kultivēt, bet vienkārši tāpēc, ka nevienam no mums nav organiski ik brīdi, ik soli domāt līdzi tam, ko es saku, kā es attiecos, kad es rīkojos, ko tieši es daru vai ko tieši es nedaru. Mīļie, padomājiet, kāda būtu mūsu dzīve, ja mums ir jādomā līdzi ielpa, izelpa, ielpa, izelpa. Mums tik daudz, kas dzīvē ir jāizdara, jāpaveic, vienkārši dzīviem jābūt, ka mēs nevaram kontrolēt. Nevaram mēs kontrolēt katru savu soli, vārdu, kustību. Ļoti daudz, kam ir jānotiek automātiski. Tieši tāpēc ir svarīgi, ka kopā sanāk tie divi saderīga tipa cilvēki, kura klātbūtnē tevi nekas netracinās. Tu viņam nebesīsi ar laiku, un viņš tev nebesīs ar laiku. Un tad, kad tas otrs dara to, kas tev der un patīk, viņam patīk, ko tu dari, kā tu dari, kad tu dari, kāpēc tu to dari. Tev ir tik labi, tev ir tik komfortabli, ka tu jūties brīvi, tu atslāpsti, un tad tu ieraugi, cik man tas cilvēks ir foršs, vērtīgs, kā es viņu mīlu, cik man ar viņu kopā ir labi. Tur rodās mīlestība, šajā aprēķinā, saprotiet, viņa rodās tā mīlestība, viņa aug, viņa attīstās, viņa kļūst lielāka, un tās patiesās jūtas, un tā kā savā ziņā pat tāda saukšana ar to savu cilvēku, viņa notiek tajā sadarībā. Ja? Tad, kad, es skatos uz manu cilvēku, man viss patīk, ko viņš dara. Tas liekas tik nenormāli kruta, ka kā tas tā var būt, kad viņš iedomājās, viņš padomāja, viņš to atrisināja, miskasti iznesa, un nekas nav jāsaka, un neviens nevienam neko nepārmet, tāpēc, ka tā sadarbība notiek tā kā viens kaut ko vienotrs otru, viens otru, un tu tā kā vienkārši tu paskaties tā otra cilvēka virzienā, un viņš kaut kādā ziņā tā kā pat ir nolasījis to tavu vēlmi, vai viņš, tu tikai padomāji, viņš jau tev dod to dakšiņu, jā, jo viņš zina, ka tev viņi ir vajadzīgi. Tā kā tur rodās, aug un tā kā pieaug mīlestība, jā. Tā kā es pilnīgi piekrītu, kad mīlestība nav beigās, viņa ir, bet vienkārši sadarība mums palīdz to mīlestību noturēt, vairot un pieaudzēt. Nevis tā, ka viņa ir sākumā, kā tas var gadīties
pilnīgi satiekoties jebkādiem diviem tipiem, cik viņi tur sadarīgi, nesadarīgi, ir jūtas, kaislība, iemīlēšanās, tas viss ir un liekas, wow, tā būs visu dzīvi. Bet tad, kad tu sāc tā kā, kaut kas nav, un kaut kas tur kāds kaut ko ne tā izdarīja, ne tā paskatījās, ne tā pateica, nepareizā intonācijā, nepareizā brīdī, galā seksā arī var nesaskanēt, un ja tas vēl nāk viss klāt, tad tā kā viņa iet zudumā, ja? Tas viss tā kā pamazām tā izplēnē un pazūd. Tā kā es teiktu, ka uz tās mīlestības un sadarības bāzes mums ir vislielākās iespējas sagaidīt tās vecumdienas pat ratiņkrēslā un līdz dzīves beigām, ka mums nebūs pa gadiem sakrājies kaut kāds aizvainojums uz to cilvēku, kad jā, tu man tur toreiz, un es tak jau teicu, un visa šitā te ņemšanās ar tiem aizvainojumiem un savstarpējiem pārpratumiem vai tādu tā kā aizsargāšanos attiecībās. Tā kā mīlestība ir milzīga nozīme, bet viņai ir pamatam jābūt, jā? Pamatam, uz kā tai mīlestībai rasties un izaugt. Oi, cik mēs romantiski runājam, vai ne? Tā, kas vēl mums te ir par jautājumiem? Tā, arī labais jautājums. Kā atrast un saprast, kad viņš būs tas īstais, kas man der? Principā, jūs katrs zinat šādas lietas. Te pat īsti nav jābūt nekādam ne sociānikas ekspertam, nekam. Jo mums ir ļoti gudrs ķermenis. Mums ir gudrs ķermenis, un mūsu ķermenim ir sajūtas, kurās mēs mēdzam neieklausīties, tāpēc, ka mēs pieslēdzam smadzenes. Jūs katrs zinat un varat atsaukt atmiņā situācijas, kad jums ir nekomfortabli ar kādu cilvēku blakus, vai viņš nospiež, vai tu jūti, ka tev samaitājās garstāvoklis, vai ka tev nolaižās rokas, vai kādreiz mēs sakam ārprāts, tas enerģētiskais vampīrs, tik nepatīkami kopā. Jūs katrs godīgi sev varat pajautāt un atbildēt, atskatoties uz savām kaut kādām iepriekšējām attiecībām, kā viņas jums ir radušās un veidojušās. Es šo ļoti labprāt jautāju katram, kas atnāk pie manis uz konsultāciju, kā tu viņu izvēlējies, par ko tev šis cilvēks iepatikās. Un visbiežākā atbilde ir, es neizvēlējos. Tā sanāca. Tā sanāca, es ļāvos, es tā kā viņam patiku, man tā kā nebija, ka viņš pilnīgi tā kā pretīgs, ja? Mēs iekšā zinām, kā mēs ar to cilvēku jūtamies. Mēs pilnīgi skaidri zinām, kā mēs ar to cilvēku jūtamies. Mums ir ļoti skaidra atbilde, bet mums ir tik daudz kaut kādi pieņēmumi, stereotipi, kāpēc būtu pareizi būt ar šo cilvēku kopā. Nezinu, vai man tur tikšu tas bioloģiskais pulkstenis vai netikšu. Nē, tā kā normāls, tā kā nedzer, tā kā nesit, tā kā vēl tur kaut ko, tā kā un vēl nauda ir, tad jau vispār tas jau ir garantīgi, ka sanāks un izdosies. Ieklausamies savās ķermeņa sajūtās, un ļoti bieži ir tā, ka tās kājas nes prom. Kājas nes prom, bet galva saka paliec. Normāls, nekā labāk nebūs. Kaut kā tā. Galu galā, atvediet to cilvēku pie manis uz konsultāciju. Es jums pateikšu ļoti skaidri un gaiši, vai ir īstais vai nav. Uzticiet man šo spriedumu. Tā. Labi, nākamais jautājums. Nākamais jautājums ir tāds.
Vai ir iespējams mierīgi sadzīvot racionālam un iracionālam tipam? Vai labāk veidojot attiecības ņemt vērā, ka šīs psihes iezīmes ir, lai būtu vienādas, acīm redzot, jā. Jā, šī ir grūtā tēma, jebkurā sadarībā vai nesadarībā. Tātad visnāvējošāk konfliktējošās iezīmes ir racionalitāte un iracionalitāte. Ar šo atšķirīgo iestatījumu tipiem saprasties ir grūtāk. Tāpēc, ka ir atšķirīgi dzīves ritmi. Vienkāršā vārdā runājot, tad iracionālais tips ir tāds cilvēks, kas savu dzīvi balsta, veido uz visādām nejaušībām. Viņš tā kā rēķinās, tur visādi var gadīties un sanākt, vai es plūdīšu pa dzīvi un tad pielāgošos kaut kādām situācijām. Galvenais ir gadīties īstajā laikā, īstajā vietā, un tad jau kaut kas tur sanāks. Ja? Tā kā drusku varbūt tāda ezotēriska attieksme pret dzīvi, ezotēriski filozofiska un tāda, tad paskatīsies, kas sanāks. Un savukārt racionālā tipa cilvēks ir tas, kurš, tā kā vispār varbūt nevis noliedz šāda veida dzīves pieeju, bet viņš to nesaprot. Un racionālā tipa cilvēks ir tas, kurš pats nosprauž kaut kādus savus mērķus un pats rada apstākļus, lai šos mērķus sasniegtu. Tātad tādi strukturētāki cilvēki, savāktāki, pareizāki, tā varētu teikt. Un racionālos tipus besīja ārā tā iracionālo plušana. Un savukārt iracionālajiem besīja tāda nepiedienīgi vārdi tikai nāk prātā, piemēri, ka pīļītās smadzenes, saprotat, kad zāģē, ka tā kā baksta un atgādina un gribās taču čiliņā atslābināties un baudīt, tad ir viens tāds, ka pagaid mums pēc sarakstu tagad ir šitas ieplānots. Tas tā pārnestā nozīmē, protams, bet ar šo visu arī var iemācīties apieties. Tur nebūs tik varbūt tas nebūs tik viegli, kā tas ir tajās duālajās attiecībās, kur abi divi ir vai nu iracionāli, vai nu abi divi ir racionāli tipa cilvēki, jo viņi saprot šajā aspektā viens otru, viņiem tā kā viss ir skaidrs un ok un baigi labi, bet ja tu saproti, ka tas cilvēks tā nerīkojās speciāli, viņš tev negrib iznest smadzenes, tāpēc, ka viņš grib iznest smadzenes, bet gan tāpēc, ka tā viņš redz to pasauli. Tad ar šo visu ir daudz vieglāk tikt galā. Ar ko ir jārēķinās šāda veida attiecībās, ka tu iegūsti tādu tā kā treneris, tev ir personiskais treneris mājās, ja? Tur tā kā sporta zāle ir atnākusi pie tevis. Jā. Kad tev tā kā liekas, varbūt, ka tev gribētos kaut ko savā dzīvē darīt foršāk un citādāk, tad tas tavs racionālā tipa partneris, viņš tevi var palīdzēt pieturēt, tā kā Raivis raksta, tā kā rāmī vai tā kā kaut kādā struktūrā, sistēmā, un ja tu uz to paraksties, tad tas ir ok, bet ja tu negribi parakstīties un iemācīties dzīvē kaut ko jaunu, tad būs grūti. Bet izaugsmei der brīnišķīgi. Ja? Tad, ja tu gribi augt, attīstīties, tad tieši šis te pretstats, viņš ir ļoti, ļoti vērtīgs īstenībā. Tie, kas tam mums te vēl ir palicis? Kas mums ir vēl palicis? Laikam viens jautājums. Es kā iracionālais, es negāju pēc kārtas, es viņus tā kā mainīju vietām tos jautājumus. Un tāpēc tagad ir apjukums, tādi mēs iracionāli esam. Tā, un ir noslēdzošais jautājums, vai Žukovs vīrietis mēdz izteikt mutiskus komplimentus romantisku attiecību sākuma posmā un arī turpmāk attiecībās.
kā jebkurš loģiskais tips, Žukovs tajā skaitā, visticamāk, tie nebūs komplimenti, bet tie būs fakti, faktu konstatēšana. Jebkuram loģiska tipa cilvēkam ir grūti pateikt, varbūt šīs nesaprot, kā tur tā kā pieglēmoties, vai kā iepriecināt to cilvēku, vai kas viņam varētu sagādāt kaut ko tādu patīkamu. Viņš orientējās faktos un tādā, konkrētā informācijā. Tātad, ja es redzu, ka tev ir skaista kleita, es kā loģiskais tips, es redzu, ka tev ir skaista kleita, tad es tev to pasaku. Ja manā skatījumā tā kleita nav skaista, tad es tev, diemžēl, komplimentu šajā sakarā nevaru pateikt, ja? Ko varbūt ētiskais tips varētu tā pateikt, lai iepriecinātu otru cilvēku. Loģiskajam ar šo ir tā grūtāk. Tā, Maksims teiktu, ka nedaudz rāmis ir labs. Protams, iedomājieties, ja mums dzīvē vispār rāmja nebūtu, ja lidmašīnas izlidotu tad, kad viņām iracionāli gribās, nevis pēc laika grafika, ja mēs, ja viss notiktu kaut kā nejauši, nesaprotami un absolūti neprognozējami. Jā, protams, ka rāmis mums ir dzīvē vajadzīgs. Lūk, bet, mīļie, kas ir ļoti, ļoti svarīgi, tagad es teikšu šausmīgi svarīgu lietu. Viss, ko es jums šodien stāstīju, un tās visas vērtīgās instrukcijas, mēs šeit, protams, forši papļāpājām, bet, kā es teicu, vajag pamācīties. Un, lai jums tas mācību process būtu foršāks, vieglāks un saprotamāks, ir pieejami online kursi, mājaslapā cilvēku tipi LV. Tur viņu ir jau diezgan daudz, kas ir sastrādāts, bet jaunākais, pēdējais ir kurs, kurš, dod Dievs atcerēties, kā saucās, savstarpējo attiecību pamatprincipi, neliela lekcija, skaidri saprotami par galvenajiem socioniski sadarīgo attiecību pamatprincipiem. Tas ir ieraksts no klātienes nodarbībām, tā kā ar citiem dzīviem cilvēkiem klātesot kopā. Paskatieties, kas jūs no šīm tēmām vēl interesē, jo attiecības, protams, ir svarīgas, bet arī visi socioniskie pamatprincipi, tā bāzīte, kā tie tipi veidojās. Tāpat ir kurs par visiem 16 sociotipiem. Ir garais kurs no 32 nodarbībām, arī socionikas bāze. Ir fantastisks online kurs sociotips Balzaks lietošanas instrukcija. Mēs te daudz Balzaka esam, tāpēc viņiem ļoti gribās savu lietošanas instrukciju. Ir par attiecībām kurs, kā iekarot Napoleona un Dreizera sirdi. Es visu pat neatceros, kas tur bija. Man liekas, arī kaut kāds karjeras kurs bija. Ieiet mājaslapā cilvēku tipi LV, paskatieties. Un ņemiet, lietojiet, mācieties, un tad jau, kad jau sapratīsiet labāk tās lietas, tad arī būs skaidrāk ļoti daudzi jautājumi. Pēters saka, labo faktu atklāšanu un paziņošanu otram strādā gana labi. Jā, tā jums tiem racionālajiem tipiem ir. Anda saka, noteikti iesaku ieskatīties kursos, ļoti vērtīgi, vai paldies. Jā. Es dalos no visas sirds, neko neslēpju, cilvēku valodā, viss no dzīves. Tā. Tā kā es ceru, ka šodiena jums bija noderīga. Vēlreiz atgādinu, lūdzu, dodieties uz YouTube, piesakojiet kanālam Pirmais randiņš. Rītdien gaidam jauno sēriju, kurā mums būs sociotips Dreizers. Šodien arī jau daudz pieminētais. Lūk, tā kā es domāju, ka būs interesanti, un arī turmākās intervijas būs interesantas, un ja jums rodas vēl kaut kādi jautājumi, rakstiet, iesūtiet, saorganizēšos uz kādu nākamo mūsu online tikšanos. Liels jums paldies, ka jūs vasarā vēl gaišā vakarā atradāt laiku piedalīties, noklausīties
līdzdarboties un uzdot savus jautājumus. Ļoti, ļoti forši. Un ja jums likās šis dzirdētais vērtīgs, tad padalieties, nosūtiet kādam. Neturēsim sveci zem pūra un, mīļie, vairosim to mūsu kopienu, lai tās attiecības mums vairāk veidojās. Ja? Mums ir tātad daudz cilvēku, īstenībā socionika interesē, bet mēs ļoti gaidam puišus, vīriešus, kungus, kas arī grib savas foršās sadarīgās attiecības. Pie mums ir tik daudz superīgu, foršu, brīvu, verificētu, socioniski verificētu sieviešu. Lūk, tā kā darbojamies, atbalstam viens otru un kopīgiem spēkiem cenšamies šo pasauli padarīt tādu foršāku, laimīgāku, mīlestības pilnāku un būt vienam pret otru iecietīgākiem, zinot savu un citu tipus. Šovakar atā